Rihardam Lomažam ir Eirolīgas izeja līgumā ar Klaipēdas Neptūnas. Tātad mēs jau iepriekš runājām par Riharda līgumu ar Neptūnām un ka viņš tur pavadīs jauno sezonu. Bet tas tāds izklaidējošāks, vieglāks vai varbūt kaut kur fantāzijas temats, ko es piedāvāju šodien, kam ir jānotiek, lai Lomašs sezonas laikā pārietu uz Eirolandes klubu? Tavu versiju. Tātad, kam jānotiek? Nu, manuprāt, viņam ir jāmet Eirokausā 17 plus punkti vidēji spēlē. Komandai ir jābūt vismaz playoff zonā, ja viņš spēlēs tā kā bija šie te, kas pagājušajā sezonā bija tie pērmie zēni. Man liekas, bijusi Seko Prokom, kā viņas tagad sauc. Sopot. Sopot. Jā, jau Seko Prokom bija Gdiņas. Sopot, jā, nu tie bija pilnīgākie paramie zēni. Nu, ja tu Sopotā met 17 punktus, visticamāk, tu neesi super interesants. Tāpat nevienam. Nē, nu, tu esi interesants kaut kādām noteiktām komandām, kaut kas tev ir gatavs paņemt, bet visticamāk, tas Nē, ir kaut kāds. Eirolīga. Nu, nē, nu var arī Eirolīgu paņemt, bet tas ir amerikānis drīzāk nekā Lomačs, kurš jau tur ir bijis. Viņam ir jābūt komandas līderim. Viņam ir, starp citu, arī vēl viena lieta, kas man ir ļoti patīkami pārsteigusi, tas, ka Lomiks ir, nu, vismaz man tā pierādījis, ka viņš var būt efektīvs. Un viņš ir tiešām efektīvs šajā turnīrā, mūsu komandas uzbrukumā. Es tagad no galvas nepateikšu tos ciparus, cik viņš gūs punktus uz uzbrukumu, bet viņam ir tiešām ļoti efektīvs uzbrukums. Un tas ir tas, par ko mēs esam arī iepriekš runājuši. Ka varbūt, zin kā, viņš nav izteikts saspēles vadītājs, bet viņš arī reizē nav liels kā aizsargs. Un tas varbūt ir bijis tas, kas viņam ir traucējis aizsirties tajā Eirolīgā, bet tagad kādā formā viņš ir uz turnīru, neraugoties varbūt uz tām visām baumām, kas bija apkārt. Nu, ne baumām, bet laikam pat jāsaka viņš faktiem, kas izskanēja tur pirms, tad, kad izlase sāka trenēties. Viņš ir super labā formā, viņš ir spēlē ar super lielu pārliecību. Un, nu, es redzu, ka tas fiziski var notikt. Tas nav neiespējami, jo Eirolandā tomēr arī būs 20 komandas un būs arī skaidrs, ka tas nebūs augšgals. Bet ir arī jānotiek kaut kam Eirolandā, kādam ir vai nu ļoti, ļoti jāsūknē, vai arī kādam ir nu, tu jāsatraumējas. Nu, tāda vienkārši ir tā realitāte, jo komandas ir nokomplektējušās. Un vēl viena lieta, kas jāņem vērā, jautājums ir, vai Rihards pats to grib, jo viņš ir iepriekšējās divās sezonās pārcēlies sezonas gaitā. Abās reizēs tas, diemžēl, nav nesis super labs rezultāts. Boloņā viņš vienkārši sēdēja uz soliņa, Bonnā viņš nespēlēja tik labi, kā varbūt viņa jau pats bija gaidījis, lai gan tās iespējas bija arī kaut kādas spilgtas epizodes, bet tas bija vairāk saistīts ar otrā bērnu piedzimšanu. Un tad, nu, te arī izriet tas jautājums, vai viņš pats to grib, jo tomēr otrais bērns, viņš ir tuvu mājām. Es nezinu, bet es minu, ka, ja viņš dzīvo Klaipēdā, tad es pieļauju, ka sieva ar bērniem drīzāk var palikt mājās. Labi, tad mēs jau tajā baigajā privātajā dzīvē, bet tas ir vienkārši mans minējums, kā tas varētu izskatīties. Tur arī tuvu ir Sasmaka un Valdemāra pils, viņa tādas dzimtās mājas. Tā kā, nu, jautājums ir, vai viņš pats to grib, bet īstenībā es tad esmu pat gatavs arī uzreiz nosaukt komandu, kurā tas varētu notikt. Nu, nu. Kā viņš ir? Mēs jau runājām, tā, ka mēs par Lomažu runājām, ka neviens, ka Kaunis Žalgiris neņem ārzemniekus no Lietuvas līgas. Viņi meklē citos plaukos. Bet Starp viņš ir citu, Latvijas. Viņš ir Latvijas. Tas ir Bet, faktors. starp citu, es saņēmu arī turnīra gaitā ziņas no ārzemēm ar jautājumu, kāpēc Lomačs ir parakstījis Neptūnās. Tā kā arī viņa ārzemēs ir pamanīts viņas sniegums un tiešām, Nē, nu šajā un arī turnīrā bija viņam 9,6 punkti, 4,2 bumbas, 5,6 piespēles. Jā, tad arī tāds daudzpusīgs sniegums. Man viņš pirms turnīra bija mana likme, kā rezultātīvākais Latvijas spēlētājs šajā turnīrā. Tad varbūt pirmo spēli viņš nospēlēja rezultātīvu, pārējās varbūt nav bijušas tik rezultātīvas. Bet es atvainojos, ka pārtos, bet nu, tu redzi, ka tur ir tā rezervīta, ka viņš vienkārši vairāk, nu, vienkārši meklē to piespēli. Nav tā, ka jā, viņš nē, nu, protams. pārslēg to režīmu. Jā, jā. Labi, es iedošu vēl kaut kādu fona info par Neptūnām, jo tagad, kad notiek Eiropas čempionāts, klubi arī mēdz rīkot preses konferences par savām jaunajām sezonām, un Neptūnām bija šāda saruna ar mēdījiem, un tad VF leģenda Mārtiņš Mažēka, kurš tagad ir Neptūnu sporta direktors vai ģenerālmenedžers vai kā sauc kā grib, viņš šodien arī prezentēja Neptūnu budžetu. Vai tev ir nojauta, vai tu zini varbūt?
Nē, es šo biju palaidis garām. Nu, jā, 2,8 miljoni eiro. Tas ir par 200 tūkstošiem vairāk nekā pagājušo gadu, no kuriem spēlētāju algās tiek tērēts 1 miljons neto. Tātad 1 miljons spēlētāju algās, nu mēs arī iepriekš minējām, tur kāda varētu būt Lomaža alga. Nu, tad es pieturos laikam pie tā savu minējumu, starp 10 un 20 pa vidiņu kaut kur tur varētu arī būt. 220 tūkstoši treneru štābam, 175 tūkstoši nodokļu parādā šodien, šajā sezonā, šajā budžetā ir ierēķināts. Nu, Tur ja, arī tas 200 vairāk aizgājis. nu, jā, nu, jā, īstenībā jā. Bet nu, tad miljonu budžets, jā, spēlētāju algās. Nu, es domāju, kaut kādā ziņā līdzīgi kā tu, bet es varbūt vēl konkrētāk es teiktu, ka 4. decembris spēle pret Bahčešehiru, pret Turcijas klubu, kam ir ambīcijas kādu dienu nonākt Eirolīgā, un attiecīgi tiek vākts arī sastāvs. Nu, tur ir jāsamat 20. Es teiktu, vēl kādu Eiropas dūzi, pret vēl kādu Eiropas dūzi ir jāsamat 20. Ir jāsamat 20. pret Žalgiru un Rītām Lietuvas līgā. Tajos mačos, kas ir kaut kur līdz sezonas vidum. Nu, un tad ir jāsagaida, kad kādam Eirolandes klubam, apakšgala klubam ar varbūt tādu mazāku budžetu, kāds vai nu noplīst, vai nu vienkārši neataisno cerības un ir vajadzīgs papildinājums. Tas mēdz notikt tur sezonas vidū, decembrī kaut kad. Nu, un tad šādiem klubiem var būt nu, jau mazāk, bet nu, kādreiz arī mēdz sākt stresot vadības par nesasniegtiem kaut kādiem pašu iedomātiem rezultātiem. Un tad aģentam ir jābūt maksimāli lietas kursā par visu šo notiekošo un jāraida īstie zvani īstajā laikā. Jo tas ir, tā ir liela aģenta meistarība trāpīt ar, ar savu spēlētāju īstajā brīdī. Un nevienmēr varbūt tie, nu, pēc loģikas viss tur notiek. Daudz notiek arī Man pēc ir, savstarpējām attiecībām. Un ņemot vērā visus šos faktorus, un to apstākļu tādu neparedzamību, es tomēr prognozēju, ka tā, ja mēs tādu 10, jeb skalu no 1 līdz 10 liktu, tad es tomēr paredzu nu, tādu iespēju šīs sezonas laikā, tur nu, starp 2 un 3 drīzāk. nu, nē, nu, protams, man ir ļoti līdzīgi. Vienkārši mēs tā kā apspriedām, nu, kam jānotiek, nu, tad mēs vienkārši izvirzījām tos savus scenārijus. Bet man ir divas komandas vēl bez Žalgira, kurām tas varētu būt interesanti. Nu, Vai tev ir minēta? Baskonī noteikti, jā. Nē, Ā, nē, Baskonī. Nē. Asvels. Asvels, jā, bet cik es Atgriezties Asvelā. Es atceros tavā sarunā musēja ārzemēs Patreonā, ko jebkurš var iet un noklausīties. Nu, viņš nelikās, ka tā ar tādām super labām un siltām atmiņām atcerās to laiku. Bet, nu, atkal tagad tur vairs nav TJs Parkers. It's a business, nothing Jā, personal. nu, jā, jā, jā. Un otrs klubs vienkārši ir konkrēti saistīts ar aģentu. Tā ir Dubai, jo es Jā, bet ticu, ka kam tur jānotiek, lai viņš Nē, Dubajā nē, nonāktu? bet klausies, kad nāks tuvāk Eirolandes sezona, es ticu, ka mēs vēl parunāsim un pieskarsimies. Bet, ja es tā varu pavisam īsi iedot, tad es teiktu, ka Dubajā ir savākti pāris vārdi ar Džananu mūsu priekšgalā un labi arī Dveinu Beikonu, piemēram. Bet man neticās, ka tur kaut kas sanāks Ne, pirmajā tā, sezonā. bet ja Un godīgi, aģents vienkārši ir ļoti, ļoti ciešā saskarē. Tur, principā, bez mazliet kluba vadības līmenī viņš jau ir un tur ar serbiem iedzīvojies. Tīri tāpēc es varētu redzēt, ka tas fiziski var notikt. Bet es divas nesaku, atkāpes. Divas atkāpes. Ir tāds podkāsts Euro Insiders. jā, Viņiem ir tas labs. saruna arī ar Dāvu Bērtānu, un viņiem ir diezgan daudz sarunas ar Dubajas spēlētājiem. Viņi laikam arī, es nezinu, vai bāzēs Dubajā, bet katrā Nē, ziņā viņi viņi aizbraukuši. sezonas laikā viņi vienkārši aizbrauc un ieraksta. Nu, un viņiem bija arī, starp citu, ar klubu vadītāju, izveidotāju, bijušo serbu treneri, tagad jau ilgus gadus Dubajā dzīvojošu serbu un nu, jau jā, klubu vadītāju saruna, kurš arī interesanti, ka tu piesauci aģentu, jo viņš savukārt noraidīja baumas par to, ka Dubaja esot Miško Režnatovičs klubs. Un viņš pat sauc faktu, Vienkārši fiziski jo mums, nedrīkst. Tāpēc viņš noraida tās baumas. nē, viņš saka, "Nu kā, bet paskatieties, mums pat ir vairāk spēlētāji no Kalnīša. Tā arī pateica. Es iesaku noklausīties šo sarunu. Tā kā jā, tas ir interesanti. Bet, nu jā, Dubai, es domāju, ka viņi citos plauktos skatīsies. Lai gan es pieņemu to, ka viņi varētu nesasniegt tur super augstus rezultātus šajā gaidāmajā sezonā.
Bet nu, vismaz tā publiskā komunikācija līdz šim, un arī tu vēlreiz atgādinot par vai iesakot šo podkāstu epizodu ar klubu vadītāju, viss tas, ko viņi runā publiski, liek domāt, ka viņi ir gatavi iet soli pa solim, un ka viņi ir super priecīgi par to, ka izdevās tik laba tā debijas sezona aba līgā. Tur ar visiem apstākļiem, kas tur bija, arī jā, nu, es negribu izplūst, bet tāpēc es domāju, ka varbūt viņi nesāks panikot. Un varbūt traumu jautājums. Protams, tu nekad nevari zināt šo, bet nu, jā, es domāju, ka viņi skatītos citos plauktos. Nē, nu viņi skatītos citos plauktos, bet Bet, kā jau minēju, aģentam jā, Kalnītim patīk iemānīt īstais spēlētāju. zvans īstajā vietā, īstajā laikā. Tas Jā. varētu būt izšķiroši.